Savu bērnības dzīvoju Purciemā. Reizi mēnesī, sestdienā, mēs gājām uz McDonaldu ar ģimeni. Tie bija svētki. Es atceros. Es piedzimu dzemdību namā, vienlaicīgi ar vēl vienu džekiņu, tādu pašu kā es. Tad mēs nodzīvojām gadu Jelgavā, Jelmītes. Tad pārvācāmies uz Rīgu, gājām pāris bērnu dārzos, kādos 4 laikam. Un tad mēs iestājāmies Rīgas Hanzas vidusskolā, 1. klasē līdz 7. Nu, un tad 8. klasē mēs ar Emīlu, manu brāli, kurš šodien ir slims, nomainījām skolu uz 2. ģimnāziju. Un tur mēs satikām Robertu Vanagu, mūsu klases biedru, kurš tagad ir arī mūsu dzīves biedrs un pianists. Brāļi nomainīja skolu pēc 7. klases, atnāca 8. uz mūsējo. Un klīda baumas, ka klasē mācīsies Renāra Kopera dēli. Un likās tā, ka forši. Izklausās labi. Nu, kaut kādas jaunas sejas, zin kā klasē. Nu, katru dienu kāds iet prom, kāds nāk klāt, bet tas bija tāds, ka izklausās daudz sološi, teiksim tā, bet bez nekādām domām. Vienkārši būs čomi, būs draugi un tā tālāk. Un mēs kādu gadu, pusotru nomācījāmies kā draugi bez domām par kopēju muzikālu saskarsmi, teiksim tā.